Sveika, tauta! Pilsētnieks atkal ir ieradies uz pilsētu no laukiem. Un mēs te laukos dzīvojošie parasti uz pilsētu braucam, mēģinot kaut kādīgi sapīt vēl kaut kādas lietas. Jo mums jau lauciniekiem vienalga, kad uz to pilsētu atbraukt. Un šodien es zinu, ka jābūt ir mītiņam, kas ir veltīts doktorim Edgaram Mednim. Un kāpēc gan nepakārtot savu braucienu tieši šim visam, lai varētu atbalstīt doktori. Jo, manuprāt, tā nav forša rīcība, ka pēkšņi pārējie doktori kāda norādījuma vadīti mēģinās viņam atņemt licenci. Bet tā ir vērts atbraukt, neskatoties to, kad ir diezgan riebīgs laiks un augsts. Un te es redzu, ka es neesmu vienīgais, kas uz šejienu ir atbraucis. Tā kā īstenībā mēģināšu iefilmēt visu pēc kārtas, īpaši nemontējot, lai jau šovakar to parādītu un lai pārējie zina, kas te gan te notika skolas ielā. Jā, tepat ir mūsu ars. Un tepatās notiek arī mītiņš. Jo kaut kur tepat arī tie doktori visi savācās un mēģinās pieņemt lēmumu. Protams, kad šeit ir arī krāsainie džekiņi šitie. Nu, kārtība, kā teikt, ir jāpieskat. Nu, jā, diezgan daudz. Diezgan daudz cilvēku. Reku, pat jau ir plakāti. Baigi ņiprs un brīšs. Bet kādēļ ne? Čau, Ana! Es jau nevaru sasveicināties bez kameras rokā. Lai notiek, jā. Mūsai jau visi... Lai visi redz paklausīs, es esmu patīkami pārsteigts. Jā, es redzu šo cilvēku ievērojamo skaitu, jā, un tas ir, es varētu teikt, ka pāris simt ir. Jā. Bet tas taču ir lieliski. Tātad cilvēki nav vienaldzīgi, un tas ir tas, kas mainīs tas lietas. Vēlāk nekā Protams, skaidri. Ainār, pasaki man kamerā, ko tu par to visu domā? Tu jau tieši cilvēks esi. Zini, senos rakstos teica, runājiet patiesību, viens ar savu tuvāko. Un es domāju, nav jau jēgas, teiksim, to gaisu tricināt, ja nerunā patiesību. Un patiesība ir tā, ka mūsdienu apstākļos jau īpaši tādā specifiskā vidē kā ārsti, medicīna, acīm redzot, būt un palikt godīgam, kas, teiksim, no vienas puses tā ir absolūti pašsaprotama lieta. Bet mūsdienu apstākļos uz šī visa fona, kas notiek, šīs visas, teiksim, komercializācijas un korupcijas un tā tālāk un netaisnības apstākļos, palikt godīgam šajā vidē, tas jau ir gandrīz ekstrēmi, ja? Tādā pozitīvā nozīmē tā tam nevajadzētu būt. Un es domāju, ka šis lielais cilvēku daudzums arī uzskata, ka tā tam nav jābūt, ka teiksim, godīgumam un kaut kādai profesionālai atbildībai un tā tālāk komunikācijai ar pacientu. Galu galā daži aizmirst, ka pacients ir galvenais medicīnā, nevis ārsts, ja? Ka ārsti ir priekš pacientiem, nevis pacienti priekš ārstiem. Un šeit ir šī sistēmā daudz, kas ir tā kā ar tendenci mainīties, ja? Bet to nedrīkst pieļaut. Un tomēr ir vienmēr jāsaliek punktus uz zi. Un šis ir tas, es domāju, ka daudz ir ārsti, kuri arī ir Edgara pusē, ja? Bet varbūt viņiem nav tās dušas, varbūt viņiem kaut kādā veidā, viņiem ir aste bluķi, kaut kādā veidā viņi ir ietekmēti no sistēmas, no tās, kurā viņi. Un viņi ir tie, kas varbūt simpatizē, bet klusībā. Es gribētu tos arī iedvesmot, lai viņi neklusē, jo mēs visi zinām to slaveno teicienu, ka tāda visa nelietība var notikt tikai tādēļ, ka ar godīgu cilvēku klusējošu piekrišanu. Šeit ir tas, ka es redzu, ka cilvēki
nepiekrīt kaut kādām netaisnībām un acīm redzamiem absurdiem. Nu, sapulcējušies paust savu protestu, tajā skaitā arī es. Super, paldies! Jā, tiešām, nestoties uz tādu drēgno laiku, cilvēki ir ļoti daudz. Sveiki, Julija! Smuki man sanāca uzzīmēt plakātus. Ļoti skaisti. Mēs ar Oksanu zīmējām. Tas ir ļoti labi, ka kāds uzņemās šādas iniciatīvas, jo parasti jau visi grib pabļaustīties vairāk nekā zīmēt. Policija bija šokā, ka tie nav 20 cilvēki. Es jau zini, cik telfi saskaitīja tai cilvēki. Veselas 20. Mēs vienmēr esam aizstāvējuši doktoru Edgaru Medli. Vēl 21. vai 20. gadā, kad sākās šis viss stāsts, Skrīder bija pirmais, kas viņam uzbruka. Tāpēc, ka viņš atļāvās rakstīt savā Facebookā to, ko viņš domā par visu šo te stāstu. Par Covidu un par visu, par maskām, par vakcīnām, par ivermektīnu. Viņš viņam uzrakstīja sūdzību uz ārstu biedrību. Mēs, būdami vēl deputāti, toreiz iestājāmies pret Skrīdi, izsaucām viņu uz ētikas komisiju un pacēlām tiešām šo tēmu augstākā līmenī. Aizstāvējām. Bet šobrīd dakteris Medlis, es saprotu, ka Spriņģi viņam droši vien šo te iesniegtu ir uzrakstījusi. Un viņa ļoti grib un viņa ļoti gaida, kad dakteri Medli sodīs par viedokļu paušanu. Par to, ka viņš praktiski vienīgais iestājās par šo ģimeni, kuru sabiedrības nesaprātīgā daļa bija gatava nomātāt ar akmeņiem. Un šādi ārsti ir jāsargā. Un šādi ārsti ir. Jūs redzat šeit, tas ir, dakteris Medlis ir tautas dakteris, viņš ir tautas ārsts, par viņu ir gatavi stāvēt un krist vairāki simti šobrīd šeit, un es domāju, ka vēl aiz ekrāniem vēl tikpat reizes, jo mēs zinām, ka 2300 pāri cilvēkiem uzrakstīja atbalsta vēstuli, kur mēs arī nogādājām ārstu biedrībai. Un mēs ceram, ka arī tas tiks ņemts vērā un arī šodienas mītīši. Mēs atbalstām dakteri un ja šobrīd notiks tas, ko viņi plāno, tad būs arī citi dakteri. Tāpēc šī ir robeža, ko mēs nedrīkstam ielaist šo politisko vajāšanu. Netaisnība grauj medicīnu! Netaisnība grauj medicīnu! Netaisnība grauj medicīnu! Jā, diezgan daudz sabraukuši cilvēki, bet vienlaicīgi arī es redzu, ka notiek tiešraides. Līdz ar to daudzi, kas šeit nav, redz to, kas notiek. Un iespējams, ka nākošais arī pievienosies. Kāds tavs viedoklis par visu tā notiekošo? Kāds var būt? Īstenībā jau 21. gadā telegramā varēja redzēt ļoti daudz no Krievijas bija pie apaļiem galdiem, bija profesori, mikrobiologi, un viņi visi stāstīja, kas notiek. Patiesību runāja. Un Krievijā viņi gāja uz to, kas viņiem tas Rospotrebna, kā viņiem tur saucās, vai savādāk. Un kaut kur gāja mediķi, viņus neuzklausīja. Viņi rakstīja, tur tas pats notiek, bet daudzi nav sapratuši. Kā tev šķiet, tie, kas tur augšā sēž, viņi sadzirdēs to, kas notiek šeit lejā? To var tikai minēt. To mēs paskatīsimies vēlāk. Bet nevar tā vienkārši palaist vaļā. Un es arī padomāju, šodien tāds pārdoms bija šeit arī pajautāju. Pieņemsim, tajā laikā Marina, ka iznāca ar paziņojumu par slimnīcā, kas notika. Viņu taču attaisnoja. Tā bija. Jā. Bet ja viņi attaisnoja, tad jau sanāk, ka viņi patiesību runāja. Bet ja viņi runāja patiesību, tad kāpēc tas tālāk nenotika? Neviens nespēja uz tādu jautājumu atbildēt, kā tas tā ir. Pārāk daudz jautājumu. Jā, un ja mēs neliekamies nezinis, tad notiek viss tā, kā notiek. Netaisnīgi. Bet mēs tomēr spējam savākties. Jā.
Bet jāspēj vēl aktīvāk. Mēs viens otru papilnēsim. Tāpēc man nav mācīgi neko. Dulais lauku vecis. Jā, kā dzīvs. Čau! Čau! Jā, nejoko. Tā, atnāc uz pasākumu. Tas viss ir ļoti labi, bet tauta, tu atkal nemācies. Nemācies. Cik ilgi var tev daudzīt ap stūriem? Kāds pikets? Aizmirstiet vārdu pikets. Jo piket laikā nevar runāt. Un ja policija jūs sašņorēs, viņi pat juridiski pareizi to izdarīs. Jo piket laikā runāt nevar. Tātad tas vieš manu cerību, Mana cerība vieš konkrēti mans draugs Donalds Trumps tādā ziņā, ka viņš paziņoja, ka pēc inaugurācijas ASV izstājās no Pasaules veselības organizācijas, kas pēc būtības ir noziedzīga organizācija, un tā nav nekāda starptautiska organizācija, tā ir cionistu organizācija. Šeit jūs redzat konkrēti vārds uzvārds un attiecīga tautība. Ko viņi dara? Apakšā es domāju, ka te ir pateikts bez vārdiem. Tātad, ko var novēlēt Trumpam? Trumpam var novēlēt pirmkārt nodzīvot līdz 20. un izpildīt kaut kādu mazu daļu no tā, ko viņš ir solījis. Kāpēc man tas tā tik cieši? Vienkārši mūsie raustās no ASV. Un līdz šim tie ir bijuši demokrāti. Demokrāti, kas ir dzinuši mūsu parādos ar šmakcinācijām, vakcīnām, vēl kaut ko un tā tālāk. Morāliski mūs kropļojusi. Tāpēc jauna slota slauka tīri, un to arī novēlēsim Trumpam. Edgar, mēs ar tevi! Edgar, mēs ar tevi! Cik es redzēju, tu ļoti iesaistījies intervijās ar mazo meitenīšu vecākiem un par meitenītēm visvairāk zini. Tavs komentārs, kas šeit notiek un kāpēc mēģina uzvilkt kaut kur? Tātad jā, šeit notiek tātad iekšā sēde šobrīd par it kā ārsta certifikātu anulēšanu doktoram Edgaram Mednim, kurš faktiski bija vienīgais, laikam, visdrosmīgākais no ārstiem, vismaz paši sākotnēji. Ja? Mēs zinām, ka vēl ir divi, kas ir piesaistījušies. Varbūt uzvārds neminēsim, nav svarīgi. Un viņam mēģina mūsu mediķi, tā kā ārstu biedrība, atņemt šo certifikātu par to, ka viņš faktiski tik vien izdarīja, kā izpauda mātes, bērnu mammas viedokli, kad mazais puika aizgāja un pateica, ko viņi par to visu domā. Arī par to, ka viņš uzņēmās viņas meiteņu ārstēšanu, un tagad sanāk tāda ļoti dīvaina, un es nesaprotu, par ko vispār šī sēde, jo Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ar visiem saviem superspeciālistiem, ar visām savām zināšanām, labākie pasaulē, pasaulē ne, bet Latvijā vienīgie, ja? Mēnesi, pusotru vai pat divus cītīgi it kā ārstēja, lai gan patiesībā neko nedarīja meitenes, ja? Viņām kļuva tikai sliktāk, tad izdevās meitenes dabūt ārā no slimnīcas, nebija viegli, arī Edgaram nebija viegli. Un Edgars uzņēmās viņu tālāk ārstēšanu, un nedēļas laikā meitenes faktiski ir uz pekām. Protams, ir kaut kādas sekas, vēl kaut kas ir, bet tas nav salīdzināms ar to, kā tas bija bērnu slimnīcā, ka tur jau teica, ka bez mazai meitenes nedrīkst kājās stāvēt, ja? Ka tūlīt nomirst. Ja? Stāv kājās, skraida pa spēļu laukumiem, viss viņām ir labi un viss viņām notiekās. Jautājums sanāk ļoti absurds šobrīd par to, ka Edgars ir izārstējis meitenes, viņam kā ārstam ņems nost ārsta certifikātu. Es nezinu, te komentāri laikam ir lieki. Jā, te es redzu plakāts, ka jā, tā ir politiska kaut kāda rīcība. Saki, kā tev šķiet, cik dakteri tādi saprātīgi augšā tajā pasākumā, kas notiek, un cik tur ir tādi sistēmisti, kas pildīs visu, ko viņam liek? Pagaidīsim Edgaru ārā, es nezinu, cik viņi tur ir kopumā. Ja? Cik man zināms, tad vairākums tomēr ir saprātīgi. Ja?
Jo vēlreiz jāuzsver to es esmu runājis arī ar juristi un juristiem. Juridiska pamata šādām te rīcībām no ārstu biedrības puses šajā gadījumā vai no Bukus puses nav. Vienkārši nav. Līdz ar to, kā viņi tur plāno atņemt, es saprotu, ka Ingai Spriņģei diktu gribas. Jā. Cik man zināms, neoficiāla informācija pagājušajā nedēļā Ingas šeit bija ārstu biedrība atspērusies no Amerikas. Un visus centās ārstēt. Ārstus, jā, kā ir pareizi jārīkojās. Nu, vai viņai būs izdevies vai nē, es domāju, ka drīzāk, ka nē. Veselais saprāts uzvarēs. Es domāju, ka jā. Turpat nav runa par veselo saprātu, tā vienkārši ir elementāra loģika. Tu nevar būt savādāk. Un kā tu vari noņemt certifikātu ārstam, aizliegt ārstēt tam, kurš ir izārstējis to, ko citi nav varējuši. Pie tam ļoti ilgstošā laika periodā. Jāliek tā roka šitam. Jā, tāds ir mans īsais video. Man tikko vaicāja, kā es domāju, ar ko tas viss beigsies. Es domāju, ka tik traki nebūs. Tāpēc, ka, kā mēs visi zinām, tad Amerikā ir citas vēsmas. Tur ir Donalds. Un šie te visi, kas tur augšā tagad spriež, pie iepriekšējās varas, viņi noteikti būtu nogriezuši visas licences. Bet tagad, es domāju, viņiem būs raustiens, jo viņi jau nav nekādi varoņi. Tauta, es domāju, izdarīs savu, un arī viņu, rupi sakot, mīslīgums nostrādās. Cerēsim uz to labāko. Galu galā arī es esmu piedalījies šajā pasākumā, lai kaut kādā veidā tomēr Edgaru aizstāvētu. Turamies!